Esam piebraukuši Daugavā vienā no puslīdz zivīgām vietām un meklējam zivtiņas. Kā mēs redzam, teiksim, kā heliksā var atrast zivs. Tad šajā gadījumā es esmu izvēlējies pozīciju, kur man rāda gan uz apakšu, gan uz sāniem. Redz, ka, teiksim, sānos mums krīt uz leju dziļums, un reku te mums augšā viss notiek. Apsties, reku zivtiņas iet pa gaisu. Ko mēs darām, kā mēs varam šajā situācijā nekļūdīties, lai mēs apstātos pareizi un uzmestu pareizi? Mēs paņemam kursoru, uzliekam uz mūsuprāt interesējušo lielāko zivju bariņu, nospiežam marka waypoint un dodamies uz dalīto logu, kur mums ir sānskata un karte. Iedziļinamies kartē, piemēram, līdz 25 metru mērogam. Redz, mums ir smuki uzstādīts 50 metru aplis. Un mēs dodamies tagad no konkrētajām zivtiņām. Pa ceļam mēs vēl pavērojam citu bildīti, rebūs kantītes vēl ir dažas zivtiņas. Un tagad skatāmies, nostājamies. Kāpēc mēs redzam, kur mums ir šis konkrētais attēliņš, iemarķētais punkts? Tad mēs redzam, mums laiva grozās kartē. Ja, tas, ka laiva grozās kartē un stāv pēc kursa braucot, tas ir normāli. Tā vienmēr ir. Bet tas labākais joks ir tad, kad laiva nospiež ankaroties, tad mēs skaties, laiva praktiski stāv uz vietas. Lielākā daļa GPS šajā gadījumā laiva pazaudē orientieri. Jo viņi kļūst vai pa aplīti, vai kļūst par, kā lai saka, laivu, kur nestāv pareizi kartē. Mūsu gadījumā laiva šobrīd kartē stāv tieši tā, kā viņa atrodas pret kartes pozīcijā. Pat ja mūsu GPS ātrums uz vietas būs 0, šis mazais konkrētais heading sensors aizmugurē, tas, kas mums dod laivai kompasa stāvokli. Mēs zinām, kur mums ir ziemeļi, kur mums ir dienvidi un kur ir mūsu mīļās zivs. Noķersim kādu. Mēs apstājāmies, un es kā makšķernieks parastais apstājies puslīdz normālā vietā, izdarīju ko? Uzmetu kā visērtāk, pa vējam, uz seklumu, uz kantīti, bet īstenībā paskatāmies kartē. Kur mums ir mūsu mērķētais punkts stāvot, mēs redzam, viņš mums ir aizmugurējam labajam stūrim taisnā leņķī. Ja? Tātad man vajadzēja mest nevis uz turieni, bet uz turieni, jo tās zivtiņas, kuras es gribēju noķert, ir tur. Tā ir tā heading sensora galvenā būtība. Uzgribināju. Vēl Reku ir. Reku viņš ir. Tas ir tas, ko mēs tur redzējām. Reku viņš nāk ārā. Nezinu, lielas vai mazs. Tās ir atsevišķs stāsts, meklēt atšķirt lielo un noķert lielo, bet noķert to zivu, ko mēs redzējām, izrādījās tik vien vienkārši, kā uzmest tajā virzienā, kur viņi bija. Reku ir mazais žandatiņš ir ārā. Mazais smukulītis dodās atpūsties. Necepsim viņu lieki.